Tātad sveiciens visiem, kas ar matemātiku ir uz tu. Šodienas tēma ir teksta uzdevuma, un šodienas mērķis būs atkārtot to, kā mēs risinām daļveida vienādojumus, un izrunāsim arī to, kā mēs atrisinām teksta uzdevumus. Sāksim ar to, kā vispār izskatās teksta uzdevums, un aplūkosim vienu piemēru. Loģiski, ka teksta uzdevumā būs teksts, un šo tekstu mēs varētu sadalīt 3 daļās. Tātad vienkāršs teksts ar matemātisku nozīmi un uzdevums. Vienkārši teksts var pievienot uzdevumam nedaudz kontekstu, taču visbiežāk tas uzdevumos parādās tāpēc, vai daudz teksta uzdevumu nebūtu pārāk līdzīgi. Teksta uzdevumos mēs strādāsim ar tekstu, kuram ir matemātiska nozīme un ar uzdevumu. Tātad šīm divām uzdevuma daļām būtu jābūt redzamām visos atrisinājumos. Tātad man no atrisinājuma būtu jāspēj izveidot šādu tekstu. Kas ir jāatcerās? Teksta uzdevumā bieži tiks izmantotas sekojošās frāzes par tik vairāk, par tik mazāk, tik reizes vairāk, tik reizes mazāk, kāda daļa no tik, vai arī bieži vien arī būs tik procenti no kāda skaitļa. Un šo te nozīmi varam redzēt šeit. Par tik vairāk nozīmēs pieskaitīt, par tik mazāk atņemt, tik reizes vairāk nozīmēs reizināt, tik reizes mazāk nozīmēs dalīt, un kāda daļa no kāda skaitļa nozīmēs reizināt. Un aplūkosim piemērus, kā tas parādīsies mums teksta uzdevumos. X ir par 3 vairāk nekā Y, tātad to mēs varam uzrakstīt, ka X ir Y plus 3. Tātad mums ir jāpieskaita mainīgajam Y 3, lai abas vienādojuma puses būtu vienādas. Aplūkosim B piemēru, M ir par 2 mazāk nekā N. Tātad N mums ir jāatņem 2, lai atkal šīs abas vienādojuma puses būtu vienādas. O ir 4 reizes vairāk nekā P. Tātad P mums jāsareizina 4 reizes, lai iegūtu O. H ir 12 reizes mazāks nekā D, tātad D mums ir jāizdala ar 12, lai iegūtu H, un šīs abas vienādojuma puses atkal būtu vienādas. Un 10% no 32 šeit jau būs vienkārši izteiksme, 10% reiz 32, 10% pārveidojot par 1/10, iegūstam 32 desmitās, noīsinam ar 2 iegūstam 16/5 un beigās iegūstam, ka tas ir 3,2. Un gribu parādīt vēl 2 piemērus, kas iegūt veicot ekvivalentus pārveidojumus, vai arī varētu teikt loģisku domāšanu. Tātad X ir par 3 vairāk nekā Y, tātad ja mēs X atņemtu Y, pāri paliktu 3. Šeit mums vairs neparādās šī pieskaitīšana, bet tas ir tas pats, kas ja mēs Y pārnestu uz kreiso pusi no pirmā piemēra. Un vēl viens B piemēram veids ir, tā kā M ir par 2 mazāk nekā N, tad ja mēs N atņemtu M, mums pāri vēl paliktu 2. Vēl būtu jāatcerās, kā mēs reiķinam daļveida vienādojumus, un aplūkosim piemēru. Atrisina vienādojumu 1 dalīts ar x ir 2 dalīts ar x plus 2 plus 1/3. Un sāksim ar pirmo, noteiksim definīcijas apgabalu. Tad atceramies, saucējā noteikti nedrīkst būt 0, jo mēs, ja dalām ar 0, tad vienādojums nav definēts. X nedrīkst būt 0, un x plus 2 arī nedrīkst būt 0, tātad x nedrīkst būt mīnus 2. Esam noteikuši definīcijas apgabalu, tālāk sāksim ar pašu rēķināšanu. Un pirmais, ko darīsim, pārnesīsim daļu 2 dalīts ar x plus 2 uz otru pusi. Un pie reizes vienādosim saucējus. Tātad piereizinu pretējo saucēju. Tā kā esam sareizinājuši, iegūstam daļas ar vienādiem saucējiem un varam tās atņemt. Savelkam līdzīgos un esam iegūši, ka abās vienādojuma pusēs ir pa vienai daļai. Un tālāk mēs varam reizināt krustā. Un varbūt rodas jautājums, kāpēc mēs varam reizināt ar šo te x reiz x plus 2. Tāpēc, ka mēs no sākuma jau noteicām, ka ne x nebūs 0, ne x plus 2 nedrīkst būt 0. Tātad mēs varam reizināt krustā. Un
esam ieguvuši šādu te izteiksmi, 3 reiz 2 mīnus x ir vienāds ar 1 reiz x plus 2. Un tātad atveram iekavas, sareizinot katru skaitli. 3 ar 2 un mīnus x ar 1 mums paliek tas pats x, un x ar x būs x kvadrātā plus 2x. Un redzam, ka esam ieguvuši x otrajā pakāpē, tātad mums būs kvadrāta vienādojums. Pārnesam visu uz vienu pusi un izmantojot diskriminantu formulu vai arī vietu teorēmu, mēs iegūstam, ka vienādojuma saknes ir 1 un mīnus 6. Tātad esam atrisinājuši šo te vienādojumu. Tālāk izrunāsim, kā atrisināt pašu teksta uzdevumu. Un priekšā jums ir ļoti vispārīgs plāns, kā mēs to darīsim. Tātad mainīgo, kurš jāapzīmē, visbiežāk būs atrodams tieši uzdevuma daļā. Tad, kad mēs esam sadalījuši šajās 3 daļās, uzdevuma daļā tas būs redzams. Lai sastādītu un atrisinātu vienādojumu, meklēsim informāciju tekstā ar matemātisku nozīmi. Un, lai iegūtu atbildi, atkal atgriezīsimies pie uzdevuma. Aplūkosim piemēru. Garšvielu krājumu sadaliet 3 konditorijas cehiem. Pirmais cehs saņēma 5/13 no visa krājuma, otrais 0,3 atlikuma, bet trešajam atlika par 6 kg vairāk nekā pirmajam. Cik kilogramu garšvielu saņēma katrs cehs? Un uzreiz iezīmēsim mums vajadzīgo tekstu. Varbūt radīsies jautājums, kā var zināt, ka pārējie vārdi ir vienkārši teksts, jo, piemēram, vārdu garšvielas vietā mēs ieliktu saldumu krājumu, uzdevums īsti nemainītos, taču, ja mēs nomainītu šajā gadījumā 3 cehus ar 4 cehiem, tur jau mums uzreiz mainās viss pārējais. Tad iziesim cauri tekstam un mēģināsim to strukturizēt. Krājumu, tad mums ir dots viens krājums, sadaliet 3 cehiem. Tad to mēs esam sadalījuši 3 cehiem, un tagad mēs varam uzskaitīt katru atsevišķi. Pirmais saņēma 5/13 no visa, otrais 0,3 atlikuma, tātad 0,3 no atlikuma, bet trešajam par 6 kg vairāk nekā pirmajam. Un, redzam, esam nonākuši līdz uzdevumam, un atceramies, ka no uzdevuma mēs apzīmējam mainīgo. Un, ja nepieciešams izteikt to, cik katrs saņēma, cik kilogramu katrs cehs saņēma, tad ļoti ērti būtu apzīmēt, cik kopā. Tātad vispirms mums būtu jāuzzina, cik kopā, un pēc tam mēs varētu viegli apzīmēt, aprēķināt pārējos. Tātad ar x apzīmēsim visu krājumu un iziesim atkal cauri katram ceham. Pirmais cehs saņēma 5/13 no visa, tātad 5/13 no x. Un, atceramies, nozīmē reizināt, tātad esam ieguvuši, ka pirmais cehs saņēma 5x dalīts ar 13. Tālāk, otrais saņēma 0,3 no atlikuma. Tad no sākuma vajadzētu uzzināt, cik ir šis atlikums. Un, ja mēs zinām, ka pirmais saņēma 5x dalīts ar 13, tad atlikums būs x mīnus 5x dalīts ar 13. Vienādojot saucējus, iegūstam, ka atlikums ir 6x dalīts ar 13. 6x dalīts ar 13. Tātad, lai aprēķinātu 0,3 no 6x dalīts ar 13, 0,3 pārvērtīsim par daļu. Un vienādojot, sareizinot kopā un saīsinot 6 un 10, iegūstam, ka otrais cehs ir saņēmis 9x dalīts ar 65. Un tālāk trešais, mēs zinām, ka trešais saņēma par 6 vairāk nekā pirmais, un tad atceramies par tik nozīmē pieskaitīt. Pirmais cehs saņēma 5x dalīts ar 13, tātad trešais saņēma 5x dalīts ar 13 plus 6. Zinām, ka visi cehi kopā saņēma x, tad to arī uzrakstam. Un esam ieguvuši sev vienādojumu, kurš ir jāaprēķina. Redzam, ka x ir tikai skaitītājos, tāpēc mums ir iegūts lineārs vienādojums.
Un pirmais, ko mēs varam izdarīt, ka jau dažām daļām varam vienādot saucējus. Un vēl ko izdarīsim, pārnesīsim x vienā pusē un skaitļus pārnesīsim otrā pusē. Tātad vienādojot saucējus jau iegūstam 25x dalīts ar 65 plus 9x dalīts ar 65 plus 25x dalīts ar 65 mīnus x ir vienāds ar mīnus 6, jo mēs varam vienādot saucējus vēl pēdējiem saskaitāmajiem. Un tālāk varam jau rakstīt daudzas daļas uz vienas daļasvītras. Tātad esam jau pirmās 3 sarakstījuši uz vienas daļasvītras un varam jau tās saskaitīt kopā. Un iegūstam, ka kopā tās ir 59x. Un varam atņemt otru daļu, iegūstam 59x mīnus 65x, dalīts ar 65 ir mīnus 6. Un visu atņemot iegūstam, ka vienādojums ir mīnus 6x, dalīts ar 65 ir mīnus 6. Varam piereizināt saucēju, vai no tā atbrīvotos, un var redzēt to, ka abās pusēs viens no reizinātājiem ir mīnus 6, tātad tos varam saīsināt. Beigās iegūstam, ka x ir 65 un noteikti nedrīkst aizmirst mērvienības. 65 kg. Atgriežamies atpakaļ un varam pierakstīt atbildi. Zinām, ka kopā ir 65 kg garšviela, tātad pirmais cehs saņēma 25, x vietā liekot 65, redzam, ka 13 un 65 noīsinās un paliek vienkārši pāri 5. Tātad pirmais cehs saņēma 5, otrais cehs saņēma 9 kg, šoreiz 65 saīsinās tieši ar 65, bet trešais mēs atceramies, ka tas ieguva par 6 kg vairāk nekā pirmais, un tagad pirmais ieguva 25, tad trešajam vajadzētu iegūt 25 plus 6 kg. Tātad kopā 31 kg. Un tālāk, tāpat kā ar visām lietām dzīvē, teksta uzdevumiem arī ir daži īpašie gadījumi. Un tātad tie varētu būt uzdevumi par kopīgo darbu, kustību, plānoto un faktisko, kā arī ar procentiem. Teksta uzdevumiem par kopīgo darbu izmantosim šādu plānu. Variet nopauzēt šo video, vai to norakstītu, vai arī video aprakstā būs saite uz šo plānu. Aplūkosim piemēru, kā šo plānu izmantosim. Un lai neaizmirst, turēsim to priekšā. Tātad iziesim cauri. Piemērs, galdnieku darbnīcā strādā meistars un tā māceklis. Cik dienās meistars var izgatavot krāsu, ja māceklis krāsu izgatavošanai patērē 6 dienas vairāk nekā meistars? Bet abi kopā strādājot, tie darbu paveic 4 dienās. Un tātad sāksim ar uzdevumu, un tas ir, cik dienās meistars var izgatavot krēslu. Un tā kā mēs to nezinām, tad arī to varam apzīmēt ar x. Tātad x mums šoreiz būs, tik dienās meistars var izgatavot krēslu. Un uzreiz redzam, ka šī rindiņa sakrīt arī ar plāna pirmo punktu. Tik ilgā laikā pirmais strādnieks var paveikt visu darbu. Tātad pirmais strādnieks būs meistars un otrais strādnieks mums sanāks māceklis. Otrajā punktā ir teikts, ka tik ilgā laikā otrais strādnieks var paveikt visu darbu, tad mums ir jāizsaka otrais strādnieks. Un mums ir zināms, ka māceklis patērē par 6 dienām vairāk nekā meistars. Tātad par nozīmē saskaitīt, tāpēc varam rakstīt, ka māceklis var izgatavot krēslu x plus 6 dienās. Tālāk mums ir teikts viena laika vienība, tātad tāda daļa no visa darba viena laika vienībā var paveikt pirmais strādnieks. Un vienīgā laika vienība uzdevumā ir dienas. Kā piemērs, gribētu pateikt, ja es krēslu varu izgatavot 15 dienās, tad vienā dienā es padarītu 1/15 no darba. Tāpat arī ar meistaru. Viņš krēslu var izgatavot x dienās, tātad vienā dienā viņš izdarīs 1 dalīts ar x. Tātad tādu daļu no visa darba vienas dienas laikā var paveikt meistars. Un to pašu izdaram ar mācekli. Un mums ir jāuzzina, kādu daļu no visa darba viņi padara kopā. Mēs zinām, kādu darbu viņi vienā dienā izdara atsevišķi, tātad kopā tas nozīmē saskaitīt. Un tagad mēs zinām, kādu darbu viņi kopā izdara vienā dienā,
Mēs zinām, ka viņiem prasa tas, lai izveidot krēslu, tas viņiem prasa 4 dienas. Tātad šis kopējais darbs vienā dienā, 1 dalīts ar x plus 1 dalīts ar x plus 6, sastādīs 1/4 no darba. Un izreikinot šo piemēru, iegūst saknes un uzzinām to, cik dienās var meistars izgatavot šo te krēslu. Teksta uzdevumiem par kustību ir jāatcerās svarīgs nosacījums. Un tas ir, ka vienmēr, ja nav zināms ātrums, tad mēs to apzīmēsim ar x, pat tad, ja tas nebūs prasīts. Un teksta uzdevums par kustību mēs varam iedalīt divās šādās te, vēl sadalīt tālāk. Tātad viens ir uzdevumi par vienmērīgu kustību, tātad ātrums nemainās, taču otrs nevienmērīgā kustībā tas varētu būt ceļošana pa upi, kur ātrums mainās atkarīgi no tā, vai brauc pa straumi vai pret. Un tad, lai šādus uzdevumus atrisinātu, aplūkosim 3 stūri. Tātad, kur S ir ceļš, V ātrums un T ir laiks. Tātad, ja es vēlos aprēķināt ceļu S, tad es to aizklāju un redzu, ka ātrums un laiks atrodas viens otram blakus. Tātad ceļu varam izteikt kā laika un ātruma reizinājumu. To pašu varam izdarīt arī ar ātrumu, un redzam, ka šoreiz ceļš ir virs laika, tātad varam to izteikt. V ir vienāds kā S dalīts ar T. Un tāpat arī ar laiku, laiks sanāks ceļš dalīts ar ātrums. Vēl kaut kas, ko mēs izmantosim, lai atrisinātu teksta uzdevumus, mēs kārtosim informāciju tabulā. Un svarīgi ir tas, ka nevienmērīgai kustībai ir jāņem vērā arī virziens. Tātad, ja mēs ceļojam pa straumu, tad mums būs jāpieskaita ātrumam plus straumas ātrums, taču, ja mēs ceļojam pret straumu, tad mīnus straumas ātrums. Un aplūkosim piemēru, kā tie izskatās. 2 draugi vienlaikus izgāja viens otram pretī. Jānis izgāja no ciemata A un Vairis no ciemata B. Kad pēc 4 stundām viņi satikās, izrādījās, ka Jānis ir nogājis par 8 kilometriem vairāk nekā Vairis. Aprēķina, ar kādu ātrumu gāja katrs zēns, ja zināms, ka starp ciematiem A un B ir 32 kilometri. Mēģināsim šo uzdevumu apkopot tabulā un izrunāsim to, ko zinām par katru zēnu. Vēl pat neko neapzīmējot, mēs varam jau kaut ko ierakstīt tabulā, un mēs noteikti zinām, ka šie abi zēni gāja 4 stundas. Un tālāk mums uzdevumā ir prasīts aprēķināt, ar kādu ātrumu gāja katrs zēns. Un tā kā tabulā mums Jānis ir virs Vaira, tad arī sāksim ar to, ka apzīmēsim x, kā ar tādu ātrumu gāja Jānis. Noteikti arī var apzīmēt Vaira ātrumu ar x, tas šoreiz nav svarīgi. Taču mums tabulā varam redzēt, ka vēl vajag tikai aprēķināt Jāņa ceļu, noieto ceļu, un mēs jau būsim visu uzzinājuši par Jāni. Un ceļu mēs aprēķinām, kā iepriekš runājām, ātrumu reizinot ar laiku. Tātad Jāņa ceļš būs x reiz 4, kas ir 4x. Tālāk mēs varam uzzināt arī Vaira ceļu, jo mēs zinām, ka Jānis bija nogājis par 8 kilometriem vairāk nekā Vairis, jeb Vairis nogāja par 8 kilometriem mazāk nekā Jānis. Tātad no 4x mēs varam atņemt. No Jāņa ceļa mēs atņemam 8. Un ātrumu mēs varam aprēķināt ceļu dalot ar laiku. Tātad izdevām un esam izpildījuši mūsu tabulu. Tālāk mums vēl palicis viens lielums, kas nav redzams šajā tabulā. Un tas ir, ka viss ceļš ir 32 km. Un tā kā mēs zinām, ka Jānis un Vairis nogāja visu šo ceļu, tad, saskaitot abus ceļus, noietos ceļus kopā, mums vajadzētu iegūt 32. Tātad x atstājam kreisajā pusē, skaidrs pārnesam uz labo, un iegūstam, ka 8x ir 40,
abas puses dalām ar 8, lai iegūtu, ka x ir 5 km/h. Noteikti nedrīkst aizmirst par mērvienībām. Un tā kā x ir 5 km/h, tad mēs uzreiz arī varam izreikināt vaira ātrumu. Ievietojot x vietā 5, tātad 4 × 5 - 8, iegūstam, ka vaira ātrums ir 12 dalīts ar 4, kas ir 3 km/h. Un ļoti svarīgi, mums ir jāpieraksta atbilde. Tātad Jānis gāja ar ātrumu 5 km/h, Vairs gāja ar ātrumu 3 km/h. Aplūkosim piemēru par nevienmērīgu kustību. Un uzreiz sāksim ar tabulas aizpildīšanu. Kutra ātrums stāvošā ūdenī ir 20 km/h, tātad to atzīmējam tabulā, ātruma sadaļā. Un noteikti nedrīkst aizmirst par straumes ātrumu. To pierakstīsim tad, kad uzzināsim, cik tas ir. Tālāk, 3 stundās nobrauc 36 km pret straumi un 22 km pa straumi. Un kāpēc šīs 3 stundas netiek pierakstītas? Mēs zinām, ka tas ir kopā laiks, taču mēs nezinām nevienu no laikiem vēl atsevišķi. Tātad to mēs pataupīsim vēlākam, bet mēs noteikti zinām, ka pret straumu nobrauca 36 km un pa straumu nobrauca 22 km. Tālāk mums ir jāaprēķina straumes ātrums. Tāpēc to varam apzīmēt ar x un varam pabeigt ātrumu kolonu. Vēl tikai palicis laiks, un laiku mēs zinām, ka aprēķinam ceļu dalot ar ātrumu. Tātad aizpildam tabulu līdz galam. Un tālāk tas, kas mums vēl palika neaiztikts, ir šīs 3 stundas. Un tagad mēs zinām, cik nobrauc pa straumi, cik nobrauc pret straumi, un tā kā kopā tās ir 3 stundas, tad saskaitot šos laikus kopā vajadzētu iegūt 3. Tātad sāksim ar to, ka vienādosim saucējus un varam jau visu sarakstīt uz vienas daļasvītras. Kā arī redzam, mums ir daļa, tātad varam atbrīvoties no saucēja. Tālāk redzam, ka mums jau ir pierēzināts un vairāk gribētu paskatīties uz labo pusi. Un varbūt jūs atceraties šādu te formulu, kas derētu šīm te iekavām. A kvadrātā minus b kvadrātā. Varbūt kāds no jums to pamanīja. Taču šoreiz redzams, ka mums tā ir dota otrādā, apgriezta otrādi. Tad mēs arī to apgriežam otrādi un redzam, ka šīm iekavām būtu jābūt vienādām ar pirmo skaitu kvadrātā un otro skaitu. Tātad pirmais skaitlis ir 20, tātad 20 kvadrātā būs 400, otrais skaitlis ir x. X kvadrātā, ticiet vai nē, būs x kvadrātā. Tātad šīs te divas iekavas mēs esam pārvērtuši par vienu iekavu. Un kreisajā pusē redzam, ka jau ir atvērts iekavas, tātad sareizinot katru ar katru. Un varam jau savilkt līdzīgos kreisajā pusē, tajā pat laikā atverot iekavas labajā pusē. Un mums atkal ir x kvadrātā, tātad esam ieguvuši kvadrātu vienādojumu, pārnesam visu uz vienu pusi. Un izmantojot diskriminantu formulu vai vieta teorēmu, iegūstam divas atbildes. Tātad x1 ir 2 vai x2 ir -6 veseli 2/3. Un tā kā mēs runājam par straumes ātrumu, tad loģiski tas nevar būt negatīvs, jo ātrums nevar būt negatīvs. Tātad atbilde ir 2 km/h. Tātad upes straumes ātrums ir 2 km/h. Tālāk teksta uzdevumos par plānoto un faktisko mēs rīkosimies līdzīgi. Mēs veidosim tabulu, kura sastāvēs no 3 mainīgiem. Tātad tā būs atkal ļoti līdzīga kā uzdevumos par kustību, taču šoreiz mainīgie atšķirsies, un tie būs jānosaka pēc katra uzdevuma atsevišķi. Un visam pamatā būs ideja izteikt vienu mainīgo 2 dažādos veidos. Un aplūkosim, kā es to domāju. Tad mums šeit ir piemērs, bērni apņēmās izravēt 24 vagas cukurbiešu, tā kā katru dienu bērni izravēja par 2 vagām vairāk nekā plānojuši, tad darbu pabeidza 1 dienu pirms paredzētā laika. Cik dienās bērni veica darbus. Un zīmēsim tabulu, un mēs zinām to pagaidām tikai, ka bija kaut kas plānots, un faktiski, ja bija kaut kas plānots, taču realitātē sanāca citādāk. Kā mums visiem. Un lasot uzdevumu, mums ir jāatrod 3 mainīgie.
Tad iesim cauri vēlreiz. Bērni apņēmās izravēt 24 vagas cukurbiešu, tātad uzreiz varam redzēt jau pirmo mainīgo. Mums ir kaut kāds daudzums cukurbiešu vagu. Tālāk, lasot, redzam, ka ir kaut kāds skaits, tātad tā kā katru dienu bērni izravēja par 2 vagām vairāk nekā bija plānojuši, tad darbu pabeidz 1 dienu pirms paredzētā laika. Mums ir kaut kāds skaits, cik mēs katru dienu šīs vagas izravēsim. Tātad vagas dienā. Cik vagas dienā ir paredzēts izravēt. Un tātad mūsu uzdevums jautā, cik dienās bērni veic šos darbus. Un trešais mainīgais, kas mums sanāk, ir dienas. Un tā kā mums ir prasīts, cik dienās bērni veic šos darbus, tad to arī apzīmēsim ar x. X tik dienās bērni veica darbus, tātad pie faktiskā dienas mēs liekam x. Un vēlreiz iziesim cauri visam tekstam. Tātad darbu pabeidz 1 dienu pirms paredzētā laika. Tas nozīmē, ka plānots bija par 1 dienu vairāk. Tātad x plus 1. Ko mēs vēl zinām? Mēs zinām, ka mums bija kad bija nepieciešams izravēt 24 vagas cukurbiešu, un mums nekas nav teikts, ka tas samazinājās, tātad gan plānotais, gan faktiskais bija 24 vagas cukurbiešu. Un tālāk gribētu minēt kādu piemēru. Ja es esmu apņēmies izravēt 6 vagas 3 dienās, tad man ir jāizravē loģiski 2 vagas dienā. Tātad jādala vagu skaits ar dienu skaitu. Un to mēs arī varam izdarīt šeit. Lai uzzinātu, cik vagas dienā ir jāizravē, mums jāizdala cukurbiešu vagas ar dienu skaitu. Un tālāk mums ir tāda paliela daļa no teksta, kas vēl nav izmantota. Tā kā katru dienu bērni izravēja par 2 vagām vairāk nekā bija plānojuši, tātad kā es to varētu uzrakstīt? Ja es no vagām dienā, kuras realitātē izravēju, atņemtu tik, cik man bija plānots, pāri vēl vajadzētu palikt 2 vagām. Un mums ir iegūts skaists vienādojums, kurā varam vienādot saucējus, un tālāk varam rakstīt jau visu uz vienas daļasvītras. Tātad esam arī atvēruši, redzam, iekavas 24 reiz x un 24. Tālāk varam savilkt līdzīgos, iegūstam 24 dalīts ar x reiz x plus 1 ir 2, un tā kā mums ir kreisajā pusē viena daļa, tad varam piereizināt saucēju. Tad, lai no tā atbrīvotos, iegūstam 24 ir 2x reiz x plus 1, un tas, ko vēl varbūt varat pamanīt, ka abās pusēs ir skaļi, kas dalās ar 2. Tātad varam tos saīsināt. Un iegūstam 12 ir atvērts iekavas jau arī vaļā, x reiz x būs x kvadrātā, x reiz 1 būs x, tātad 12 ir x kvadrātā plus x. Atkal mums ir kvadrāta vienādojums, pārnesam visu uz vienu pusi un izmantojot diskriminanta vai vieta teorēmu, atkal iegūstam 2 atbildes. Tātad x1 ir 3, x2 ir -4, un tā kā runa ir par dienām, dienas nevar būt negatīvas, tātad atbilde ir bērni darbus veica 3 dienās. Tālāk pāriesim pie teksta uzdevumiem par procentiem, un ticu, ka jūs visi pie sevis domājat, bet skolotāji, kad es varēšu izmantot 2 mainīgos, nevis tikai 1? Un šī ir jūsu lielā iespēja. Tātad teksta uzdevumos par procentiem vai atlaidēm visbiežāk izvēlēsimies 2 mainīgos, protams, ar nosacījumu, ja tie nav saistīti. Un otrais punkts, ko darētu paturēt prātā, ir, ka mainīgos ieteiktu apzīmēt kā preces sākotnējo vērtību. Ja tā nav pat prasīta, varbūt jums ir prasīta jaunā vērtība, visbiežāk tomēr izvēlēsimies sākotnējo. Un aplūkosim piemērus, kāpēc. Tika aprēķināts viena uzvalka un 1 mēteļu ražošanas izmaksas. Sākot ražošanu, izrādījās, ka salīdzinot ar aprēķiniem, uzvalka izmaksas ir par 20% lielākas, bet mēteļu izmaksas par 25% lielākas. Tā kā kopējās viena uzvalka un 1 mēteļa izmaksas pieaugušas par 24%, tagad tās ir 217 eiro. Cik lielas bija sākumā aprēķinātās viena uzvalka ražošanas izmaksas un 1 mēteļa ražošanas izmaksas?
Un tātad sāksim ar to, ka mēs apzīmēsim vispār kādus mainīgos. Un mūsu jautājums ir, cik lielas bija sākumā aprēķinātās viena uzvalka ražošanas izmaksas un viena mētera ražošanas izmaksas. Tātad, lasot tekstu, mēs varam noprast, ka uzvalks un mētelis īsti nav saistīti. Vienīgais, kas tiem ir kopīgs, ir tas, ka to izmaksas ir tikai palielinājušās nekā no sākotnēji izdomātā. Tātad, ar X mēs apzīmēsim vienu uzvalku ražošanas izmaksas sākumā un ar Y mēteļa. Tālāk iesim cauri tekstam un redzam, ka tika aprēķināts viena uzvalka un viena mētera ražošanas izmaksas. Tas mums īsti neko nedod, jo tālāk tekstā mēs lasot saprotam, ka tās tāpat tika aprēķināts, tātad bez šī teikuma mēs arī varētu iztikt. Tālāk, sākot ražošanu, izrādījās, ka salīdzinot ar aprēķiniem, uzvalka izmaksas ir par 20% lielākas. Tātad, šim sākotnējam mēs pieskaitam vēl 0,2x, jeb 20% no sākotnējās izmaksas. Tātad mēs iegūstam, ka tagad uzvalks maksā 1,2x. Un to pašu varam saskatīt arī par mētelu. Mēteļa izmaksas ir par 25% lielāks, tātad y plus 0,25y ir 1,25y. Un mēs zinām, ka kopējās viena uzvalka un viena mēteļa izmaksas ir pieaugušas par 24%. Un tātad šīs te izmaksas ir pieaugušas. Tad uzvalkam pieauga par 0,2, mētelim izauga par 0,25 un to kopējās pieauga par 0,24%. Tātad to mēs varam apzīmēt šādi. Un pēdējais, kas mums ir, tagad tās ir 217 eiro. Tātad tagadējās ražošanas izmaksas 1,2x plus 1,25y sanāk 217 eiro. Tā kā tas notiek vienlaicīgi, tad mēs to apvienosim zem sistēmas. Un šoreiz es izmantošu ievietošanas metodi. Tātad no pirmā vienādojuma es izteikšu x, un tagad tātad to izdarīsim. Atveram iekavas, 0,24 sareizinām gan ar x, gan ar y, x uz pārnesīšu uz kreiso pusi, y uz labo, un varam iegūt, ka mīnus 0,04x ir vienāds ar mīnus 0,01y, abas puses dalot ar mīnus 0,04, iegūstam, ka x ir 1/4 no y, jeb y dalīts ar 4. Un tālāk šo x vērtību es ievietoju otrajā vienādojumā. Iegūstu 1,2 reiz y dalīts ar 4 plus 1,25y ir 217. Atceramies, ja reizinam ar skaitu, tas uziet uz augšu. Un noīsināt 1,2 ar 4 mēs varam iegūstot 0,3y plus 1,25y ir 217. Tātad iegūstam kā atbildi 1,55y ir 217. Abas puses dalot ar 1,55 iegūstam, ka y ir 140 eiro. Un tālāk, tā kā mēs zinām y, varam viegli izreikināt x. Tātad x ir 140 dalīts ar 4, kas ir 35 eiro. Pierakstam atbildi. Sākumā bija aprēķināts, ka uzvalks maksās 35 eiro, bet mētelis 140 eiro. Ievietojot un pārbaudot, mēs varam iegūt, ka šie dati apstiprinās. Tālāk aplūkosim vēl vienu piemēru. Preces cenu pazemināja par 10%, pēc mēneša tās pašas preces cenu vēl pazemināja par 15% no jaunās cenas, par cik procentiem pazeminājās sākotnējās preces cena abu cenas pazeminājuma rezultātā. Tātad sāksim ar to, ka apzīmēsim kādu mainīgo. Un mums ir jāņem vērā atkal šie te divi ieteikumi. Visbiežāk izvēlas divus mainīgos, ja tie nav saistīti. Taču šoreiz mums ir viena un tā pati prece, tātad tā ir tieši saistīta. Un otrais mainīgos apzīmē kā preces sākotnējo vērtību. Mēs tātad teiksim to, ka x ir sākotnējā preces cena. Tālāk lasīsim uzdevumu. Preces cenu pazemināja par 10%. Tātad 10% no x būs 0,1x. Un par tik pazemināja preces cenu. Tālāk pēc mēneša tās pašas preces cenu vēl pazemināja par 15% no jaunās cenas.
Šī frāze pēc mēneša varētu būt kā vienkāršs teksts, jo mums neko nemainīt arī tas, ka ja to nomainīt pēc gada vai pēc 2 un tā tālāk. Taču tas, kas ir svarīgi, ir pazemināja par 15% no jaunās cenas. Tātad mums vispirms jāuzzina, kāda būs jaunā cena. Un no sākotnējās atņemot to, ko samazināja, par tik cik samazināja, mēs iegūstam, ka preces jaunā cena būs 0,9x, un mēs zinām, ka to vēl pazemināja par 15%. Tātad 15% no 0,9x būs 0,135x. Par tik pazemināja preces cenu otru reizi. Un tātad mēs iegūstam, ka pēc 15% samazināšanas preces cena būs 0,765x. Un tā kā sākotnējā preces cena bija x, tad atņemot šo pēdējo preci, mēs redzam, ka preces cena kopumā tiks samazināta par 0,235x. Un šo te 0,235 mums ir jāpārveido par procentiem. Tātad, kā mēs to darīsim, 0,235 mēs pierēķināsim 100%, kas būs 23,5. Tātad par tik procentiem pazeminājās preces cena. Un pierakstam atbildi, sākotnējā preces cenu samazināja par 23,5%. Tas šodien būs viss. Paldies par uzmanību, spiežat like un subscribe.